Uzmanību! Mīļie cilvēki! Es to saprotu. Viņš to visu atzīmē. Sastāvties aptuveni pa novadiem. Šeit ir novadu tādi plakāti paceļami, novadu tādi, kur jūs varat uzrakstīt pilsētas. Sapulcē, kas veltīta 1902. gada 11. augusta Latvijas-Krievijas miera līguma atbalstam. Mēs atkal esam sanākuši Daugamalā, gluži kā pirms 16 gadiem. Kad tieši Daugamalā notika lielie atmodas mītiņi. To mēs visi atceramies. Mēs redzam, ka vērtības, ko latviešu tauta savu lielo vienotību, morālo spēku un taisnības apziņu panāca atmodas laikā, šodien Latvijā ir briesmās. Šeit ir cilvēki no visiem Latvijas novadiem. To var redzēt no plakātiem, ap kuriem pulsējušies novadnieki. Visus uztrauc Latvijas valsts liktenis, kuru mēs tauta, tāpat kā atmodas laikā, gribam veidot pauzi, manipulēt ar sevi un vedināt sevi uz domām, ka mēģinājumiem mainīt iedibināto kārtību pēdiņās nav jēgas. Uzstāsim, ka politika nav tikai varas tehnoloģija, bet tā ir vajadzīga morālā dimensija, kuras ļoti trūkst. Latvijas politika pašlaik savu darbību apdraud Latvijas valsts tiesisko pēcticību un šis ir 2. gada miera līgums. Ja tās dokuments tika parakstīts, Latvija vairs nevarētu izvirzīt prasības Krievijai par okupācijas faktu atzīšanu. Vienkārši runājot, jādodam abreni, tad dodam daļu savas vēstures, kas rakstīta ar asinīm Latvijas brīvības cīņās un 2. pasaules karā. Mēs esam sanākuši, lai pateiktu vienotu nē šādu robežu līgumu parakstīšanai. Mēs uzskatām, ka šajā jautājumā visiem nacionāli patriotiem jābūt vienotiem. Šo sapulci mītiņu organizējas represēto latviešu zemnieku biedrība. Es esmu tās biedrs Eduards Lunis. Mūsu nostājai
Latvijas vara slepeni aiz mūsu tautas mugaras grib atdot Abreni Krievijai, slēdzot jaunu robežu līgumu. Mums ir spēkā 1920. gada miera līgums, kas latviešu tauta ir ļoti svarīgs. Tie, kas grib slēgt jaunu robežu līgumu, tie nav latvieši, tie ir latviski runājošie, jo latvietis nekad savu tēvzemi nedos nevienu pēdu zemes. Abrene ir sens latviešu novads, vismaz kopš ledus laikmeta beigām. Tāpat kā visa pašreizējā Krievijas teritorija līdz Urāliem un pat līdz Baikālam. Laupītāji un slepkavas vikingi, un viņi sāka slepkavot mūsu baltu tautas. Un tagad mūsu Saimas ievēlēta prezidenta gatavojas braukt uz kur esat šeit, lai pateiktu nē eksperimentiem, kā šeit rakstīts, ar latviešu tautu. Patiešām. Žēl tikai, ka mums šeit nav 100 000 cilvēku, kā toreiz šeit Daugavas krastmalā. Lūk, tas ir spēks, kurā pēc tam nevar neieklausīties, nevar ignorēt. Paldies tiem, kuri atnāca šodien, bet daudzi, it īpaši rīdzinieki šeit, guļ savās migās un nevar atnākt, pateikt šo nē. Ventspilnieki un vēl daudz citi no tālām Latvijas malām ir atbraukuši. Žēl. Draud notikt arī Saimā. Ja mēs kļūdīsimies arī turpmāk šādā veidā, tad tā var notikt, draugi mīļie. Kaldīša kungs tagad aicina, man jau nav tādas tribīnes, ne televīzija, ne rādio, ne presē, bet viņš skaidri un gaiši aicina tautu un aicina Saimu nepieņemt deklarāciju, kuru esam jau sagatavojuši un kuras dalībnieks esmu arī es un Tēvzeme brīvība LNNK iesniedza šo projektu par to, lai beidzot sauktu pie atbildības komunistisko totalitāro režīmu. Šobrīd Latvijas valstī ir izšķirošs brīdis. Valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga gatavojas parakstīt jaunu robežu līgumu bez atsauces uz 1920. gada Latvijas-Krievijas miera līgumu. Jauns robežu līgums nav vajadzīgs tāpēc, ka joprojām ir spēkā 1920. gada miera līgums ar tajā noteikto Latvijas-Krievijas robežu. Lai arī kopš 1977. gada Tēvzemiešu krasta valdības laika līgums ir konfidenciāls, tomēr daudzkārt netieši ir apstiprināts, ka tajā nav atsaucis uz 20. gada Latvijas-Krievijas miera līgumu. Ja tiek gatavots jauns līgums, atteikums iepazīstināt Saeimas ārlietu komisiju ar tās saturu. Pēdējo gadu laikā politiskā situācija ir būtiski mainījusies. Pirms iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā Rietumvalstis pieprasīja, lai Latvijai būtu sakārtot robeža. Tagad, kad Latvija ir pilntiesīga NATO dalībvalsts un Eiropas Savienības locekle, mēs varam gaidīt, kamēr Krievija būs gatava atjaunot 20. gada robežu. Tieši Krievija šobrīd ir ieinteresēta sakārtot savas robežas gan tālajos austrumos, gan arī Eiropā. Tādēļ mēs varam nogaidīt līdz brīdim, kad Krievija piekritīs atdot Abreni. Es nešaubos, ka šeit sanākuši tiešām cilvēki, kuriem rūp Latvijas nākotne. Tikko Saeimas deputāts Tēvzemietis Tabūns aicināja nē jaunajam robežlīgumam ar Krieviju. Es ceru, ka tikpat stingrs nē, kā šeit sapulcējušos vidū, tas skanēs arī Saimā, kad tiks
lemts jautājums par šī robežlīguma ratifikāciju. 100%. Es ceru, ka Tēvzemieši šo robežlīgumu, kurā Latvija gatavojas atsacīties no Abrenes, nepieņems. Es ceru, ka Tēvzemiešiem pievienosies arī citas tā saucamās latviešu partijas, kuras pirms vēlēšanām viss kā vienu brīdina par krieviem, par sarkanajiem, kas nāk, bet, diemžēl, reālajā dzīvē, lemjot jautājums, ir gatavi atdot daļu no Latvijas zemes mūsu niknākajiem ienaidniekiem. Tāpēc es ceru, ka šie aicinājumi un vārdi nepaliks tikai vārdu līmenī, bet arī darbos. Es sevišķi ceru uz Tēvzemiešiem, taču, diemžēl, arī viņi ir pierādījuši, ka nevienmēr viņu vārdi atbilst darbiem. Un kurš tad bija, kur bija tā valdība, kas 97. gadā parafēja šo robežlīgumu? Tā bija Tēvzemiešu krasta vadītā valdība. Es ceru, ka viņš šīs kļūdas tad, kad tūlīt tiks lemts Saeimā par to, es ceru, ka šīs kļūdas viņa neatkārtos. Latvija atsakās no pretenzijām uz Abreni. Tas tiešām ir kauns, ja to var teikt Latvijas prezidenta. Acīm redzot, viņi nepārzina Latvijas Republikas satversmi, kuras 3. pantā ir stingri reglamentēta Latvijas teritoriālā nedalāmība. Un satversmes 77. pantā ir teikts, ka mainot šo 3. satversmes pantu ir jābūt tautas nobalsošanai. Tātad nepietiek ar Saeimas ratifikāciju. Būs referendums. Un ja valdošā koalīcija nozags mums šo referendumu, iesaistot juristus, kuri apgalvos, ka šis Saeimas lēmums, šis robežlīgums neskar satversmes 3. pantu, tad noteikti es ceru, ka atradīsies spēki vismaz šeit esošo vidū, kas iesniegs pieteikumu satversmes tiesā par šādu Saeimas lēmumu neatbilstību satversmei. Paldies! No tālienes, no pašas Igaunijas robežas, un šorīt nācu uz piketu un man taujāja, nu ko tu tur iesi? Būsim taču reālisti. Es gribēju teikt, ka tie cilvēki, kas nodibināja Latviju 18. gadā, arī nebija reālisti, un tie cilvēki, kas ticēja 80. gada sākumā, ka būs atkal neatkarīga Latvija, arī nebija reālisti. Nebūsim reālisti. Un tiem, kas saka, ka Abrene nav neko vērta, ka tur jau Krievi vien dzīvo un ka tur nekā nav, tad jau Rīga arī ir jādod Krievijai, un tad jau Daugavpils un visa Latgale ir jādod Krievijai. Pateiksim nē šim jaunajam robežlīgumam, jo mums jau ir viens robežlīgums, kas joprojām ir spēkā, un tas ir 20. gada robežlīgums. Tautieši, vispirms izsaku sirsnīgu pateicību Felicitei Briņķei un viņas kolēģiem par šo pasākumu. Pateicos arī visiem, kas ar šeit ir atnākuši. Jā, mūsu nav tik daudz šeit, cik gribētos. Mūsu nav tik daudz šeit, kā parasti šādos pasākumos okupanti atnāk uz saviem pasākumiem. Tātad okupanti vairāk cīnās par savām iedomātām tiesībām, nekā mēs gribam cīnīties par savām Dieva dotajām tiesībām. Bet neskumsim, priecāsimies, jo jābūt ir celmlaužiem un pionieriem. Nu, kādam ir tādam jābūt, un es gribētu šo salīdzināt ar 87. gada Helsinku 86 organizācijas rīkotos, kad arī atnāca ļoti maz, bet tas bija tikai sākums. Es gribētu teikt, ka latviešu tautai ir jāizdara ar vien lielāks spiediens uz savu valdību, uz valsts vadītājiem, deputātiem, lai viņi pilda to, kas viņiem jāpilda.
Latviešu tautas un zemes un valsts organisma vēža šūnas. Ja mēs no viņiem netiksim vaļā, tad viņi iznīcinās mūsu organismu. Tā ir Abrenes atgūšana. Jāatcerās, un šeit tev arī teica cilvēki, ka Abrene nav vienīgi kaut kāda teritorija, kuru kas vien grib un kam vien grib var atdot. Abrene ir mūsu tēvzeme. Un tie, kas grib pārdot vai atdot par brīvu Krieviem, mūsu dzimtene ir uzskatām par dzimtenes nodevējiem. Diemžēl mums nav panta par dzimtenes tiešām apsaukāt. Droši mēs viņus varam apsaukāt par, nevis apsaukāt, bet saukt par valsts nodevējiem. Vienīgā reize, kad mēs varam paust savu vēlmi, ka tās ir vēlēšanas. Es uzskatu gluži pretēji. Vēlēšanās mēs nekad nevaram izmainīt valdošo sistēmu. Mēs varam izmainīt valdošo sistēmu, izejot uz ielām, bet patiešām ne tik maz kā šodien, bet simtiem tūkstoši. Tikai tā mēs mainīsim šo politiku. Krasts parafēja šo Krievijas un Latvijas jauno robežu līgumu. Tātad, ja mēs paskatāmies, kas tad ir lielāku ļaunumu darījis mums tie visus latviešu tautai neizdevīgos lēmumus un likumus. Paldies visiem tiem, kas ir atnākuši. Ļoti žēl, ka tas ir tik maz. Bet tiešām man jāpiekrīt Gardas kungam, ka vienīgais ir cerības, ka tas varbūt būs nākotnē. Bet cilvēki, kas ir ļoti nacionāli, šodien teikuši, ka saulīte spīd un jārok zeme. Tātad tādu ir daudz, kas labprāt te būtu, bet tomēr par vājiem, lai rēķinātos ar to. Tagad es runāšu par lietām, kuras ir ļoti maz samērā tauta zināmas. Sevišķi spilgti es gribu uzsvērt to, ka 90. gadu sākumā, kad Latvijas ceļš, tas ir klubs 21 aiz aizslēgtām durvīm Reiternamā, lēma, kā apkrāpt latviešu tautu, lai paliktu pie varas komunisti, augsta ranga, es nerunāju par ierēļiem, parastiem komunistiem, augsta ranga komunisti lēma, kā noturēties pie varas. Viņiem tas ir izdevies. Un izlaupīt Latviju. Visi zina, ka Latvija, starptautiski zināms, ka Latvija ir nozagta valsts, ka Latvija ir korumpēta valsts, un kad Latvija ir 4. vietu pasaulē ieņem pašnāvībās. Tātad tas vien ir rādītais, kādā valstī mēs dzīvojām. Šeit cilvēku noslēdza līgumu slepenu bez tautas, latviešu tautas ziņas, Ribbentropa-Molotova pakta turpinājumu. Kad šeit paliek šie okupanti likumīgi, vārdu sakot, viņš bez tautas ziņas to izdarīja. Un tas saucās stabilitātes pakts. Jā, vārdu sakot, tas ir galvenais divas šīs lietas, pie kā es gribēju vērst uzmanību. Kad Eiropa nav gatava. Tie ir, jā, Eiropa ir cilvēki, kas labprāt ar Maskavu sadarboties ekonomisku nolūka dēļ, bet būtībā ir tā, ka tieši mūsu komunistiskā valdība sadarbojoties ar Maskavu to ir panākusi. Tā ir tikai mūsu valdība, kad viņi to var atļauties. Un šīs cilvēktiesības, ko mums prasa Eiropas aizmirstu, kā viņus sauc, komisāri, tie, ko viņi prasa mums izpildīt, tikai tāpēc, ka ir šis stabilitātes pakts parakstīts. Ja nebūtu šis stabilitātes pakts parakstīts, tad viņi mums to neprasītu. Man ir jautājums, ja Eiropa būtu pretī, tad nebūtu apvienoto nāciju likumi un nebūtu šie 5 reizes vai 4 reizes pieņemtas rezolūcijas. Eiropas padomes parlamentārā asambleja ir pieņēmusi rezolūcijas, kurās pieprasa komunisma seka likvidāciju.
Pededzes pagasta tuvu pie Krievijas robežas, un tur mums atņēma tagad vēl vairākus meža kvartālus, un iet robeža nevis tur, kur gāja Latvijas laikā robeža, es to zinu, bet iet pa vidu purvu, un Latvijas laikā, un tagad to purvu, dzerveņu purvu atņēma, un vēl mežu kādus 10 kvartālus atņēma. Jums tas vajadzētu zināt un uzzināt, lai valdība parāda to karti, kā tagad viņi ir ieplānojuši atņemt Latvijas zemi. Mīļie latvieši, patrioti un represētie. Mēs esam represēta un pazemota tauta jau ilgus gadus, jo nodevīgā komunistu kliķe ir izveidojusi ļoti viltīgu gājienu un ir pratusi palikt pie varas grožiem, izlaupīt valsti un iedzīt badā un trūkumā tautu. Nezūrosimies daudz, ka šodien nav visi, kas šeit varētu būt, jo daudzi no viņiem nevar būt vienkārši mantisku apstākļu dēļ. Bet reizē ar to apzināsimies, ka nabaks cilvēks ir stiprāks par bagāto. Jo bagātam kulakam naudas raizes dara manta krātā, bet nabagam kā putniņam dziesmas vien tik prātā. Un ja vajag, ieroču rokā. Viss tas, ko mēs jau šodien dzirdējam, kas notiek joprojām ne tikai ar Abrenes novadu, bet Pededzes pagastā, kas jau ir Latvijas dziļāka teritorija, liecina par to, ka nodevība iet uz priekšu. Krievija, kas ir vainīgākā no vainīgajām kara un asins izliešanu izraisīšanā pasaulē, tiek joprojām it kā godināta. Tas ir apkaunojoši un pazemojoši priekš jebkuras valsts. Vienalga, vai tās ir Amerikas Savienotās valstis vai Latvija un Igaunija. Latvija pati par sevi ir ieņemusi īpašu vietu, pateicoties tam, ka mums ir prezidente, kura klausa vairāk svežzemnieku, nevis savas tautas balsi. Un tas ir nenoliedzams fakts, ka viņa to ir apstiprinājusi vairāk kārt, novēršoties no represētās un mocītās tautas un izdabājot varas vīriem. Ja nevienu nepārliecina tas, cik daudz Krievija ir iznīcinājusi cilvēku, un rēķins tur ir no 60 līdz 100 miljoniem dzīvību, tad ieklausieties asins skaitļos. Pēc visminimālākiem aprēķiniem uz Krievijas sirdsapziņas guļ 300 miljoni litru cilvēku asiņu. Tas ir minimāli. Un ar tādiem brāļoties brauc mūsu Latvijas valdība. Kauns! Gods un pateicība Igaunijas un Lietuvas prezidentiem, kuri ir parādījuši stāju un uzticību savai tautai. Mēs esam ar viņiem un viņi būs ar mums. Bet tie, kas grib iztirgot Latviju okupantiem un viņus apbalvot par noziegumiem, tie lai gaida paši vietu uz apsūdzēto sola un taisnīgu tiesas spriedumu. Smagāku lāstu neviens nevar uzņemt uz sevi un saviem bērniem, kā nodot savu zemi un tautu. Zemi, par kuru latvieši ir cīnījušies gadsimtiem ilgi un lējuši asinis. Un Abrenes novadām Latvijas vēsturē ir īpaša loma. Viņš tika iekarots un atņemts latviešiem jau tad, kad pirmo reizi Baltu un Somu teritorijā ielauzās slāvi. Viņi izpostīja Tālavas austrumu novadu un iekaroja Pietālavas novadu. Bet viņiem pa pēdām no Polijas, no Obras baseina nāca baltu tauta, kas tur jau bija slāvu un ģermaņu ielenkumā. Un šī tauta palīdzēja tālaviešiem izdzīt no Atzeles teritorijas okupantus un iznīcināja visus tos, kas bija ieņēmuši un apmetušies uz dzīvi Abrenes novadā, jeb toreiz Pietālavas novadā. Kopš tā laika šis novads nes Obrenes vārdu, un no Obriem un Tālavas latviešiem ir cēlies malēniešu izloksne un malēniešu valoda. Tas ir apliecinājums tam īpašam stāvoklim, kāda atrodas šis nostūris. To mēs visi zinām, to nezin tikai mūsu valdība un tautas nodevēji, kas neko negrib zināt. Bet viņiem ir jāzina vēl viena lieta. Mums neatlaidīgi iestāsta, ka mums esot jāatļauj sist par labo ausī, esam dabūjuši pa kreiso un otrādi. Tas ir rupšs kristīgās patiesības sagrozījums. Dieva patiesība ir tāda, ka grēku piedošana pienākās tikai tiem, kas tos nožēlo, izsūdz un apsolās to vairs nedarīt. Un baznīcas tradīcijas no seniem laikiem ir bijusi tāda,
ka ikreiz pie grēku piedošanas tiek atgādināts, ka visiem neticīgiem un neatgriezīgiem, kas tīšu prāt pārkāp Dieva likumus un arī turpmāk grib vadīties pēc saviem grēcīgiem nodomiem, tiem ir jāzina, ka Dievs tādiem grēkus nepiedod, jo Dievs neļaujas apsmieties un viņš tiesās visus ļaudis. Ja mēs ņemam visaugstāko Kristus vārdu, kur mūsu pestītājs saka, tāpēc esiet pilnīgi, ka jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tad te nu mēs redzam Dieva pilnības robežu, un mūsu robeža nevar būt augstāka par viņajo. Nav jāpiedod noziedzniekiem, slepkavām, laupītājiem, izvarotājiem, melkuļiem, liekuļiem un visiem pārējiem. Dieva tiesa, taisnīga tiesa par viņiem. Es jūs aicinu uz noziedzīgās Krievijas bērēm. Viņi jau iet uz savu galu un nekaunīgi meklē sevi pierādīt un apliecināt ar draudiem čečenu latviešu tautām, kas ir smieklīgi no lielvalsts puses. Nožēlojumi un apkaunojoši, ja tāda valsts draud mazajiem kaimiņiem. Un apkaunojuši, ka šie kaimiņi lien laizīt šo teliešu zābakus. Ļaunāku lāstu neviens nevar uzņemties kā nodevējs. Nodevējam vajadzīgs valks. To sacīja komunists Vilis Lācis. Nodevējam komunistiem valgu. Paldies! Sirsnīgi paldies augstu godātājiem Krausa kungam par patiesiem vārdiem. Tālāk te gribu... Nav vajadzīgi, jo mums ir labs vecais. Ja Krievijai vecais līgums nepatīk, vēl labāk, tādā gadījumā mēs esam kara stāvoklī ar Krieviju un darbojās pamiers no 20. gada 1. februārā. Un ar Krieviju mums nav jāslēdz ne tikai robežu līgums. Mums nav jāslēdz ar Krieviju vispār nekāds līgums. Jo Krievija ir vienīgā valsts, kas nav pildījusi nevienu līgumu. Viņa nepildīja līgumu arī ar Adolfu Hitleru. Tāpēc nav ko čīkstēt, ka 41. gada 22. jūnijā saņēma starptautiskām tiesībām atbilstošu pretriecienu. Mums nav vajadzīga arī pati Krievija, ne balta, ne sarkana. Mums nav vajadzīga nekāda Krievija, jo tā ir miskaste. Runājot Ļeņina vārdiem, tautu cietums, pasaules žandarms un Eiropas kultūras kauns. Tā ir ļaunuma impērija. Un vēl es gribu pateikt dažus vārdus par prezidentas braucienu uz Maskavu. Tas ir spļāviens virsū latviešu tautai, igauņu un lietuviešu tautai. Mēs pagaidām nevienu nesam uzvarējuši, kā mēs izdzēsim okupantus, tā mēs arī izdomāsim, kādu datumu mēs svinēsim. Un kaut kāda tur uzvar par fašismu. Es nezinu, kā jums. Pirmkārt, man fašisti neko nav izēduši. Otkārt, fašistus neviens nekad nav uzvarējis, tikai sakāvis. Kā teica Adolfs Hitlers, ja es arī kādreiz miršu, mans nacionālsociālista gars būs dzīvs vienmēr. Un kur tad ir šī kara uzvarētāji? Es pēdējos gadus nedzirdu tādu vārdu kā Padomju Savienība. Latvija pārveicām! Paldies iepriekšējiem runātājiem. Ženēvas konvencija 49. pants un 8. nedrīkst ievest savus pilsoņus okupētā teritorijā, nedrīkst viņiem atņemt, un šie pilsoņi pat nedrīkst atteikties no savām tiesībām uz savu teritoriju, uz savu zemi, uz valsti. Un tas nozīmē uz savu īpašumu. Ko šajā sakarā tad tautai pieder arī kādreiz sodīt kolaborantus ar visu likumu bardzību, kāda ir pastāvējusi. Un to es gribētu teikt, lai pašreiz valdošie kolaboranti, bijušie komunisti, kā viņi sev dēvē, bet vēl ar vienu viņu ideoloģiju 2 miljonu nepiedzimušo latviešu. Tātad šeit nestāv tikai paši
paši iznīcināties 2 miljonu latviešu. Es to gribēju atrast. Ar visu labu. Paldies, ka par mīlu. Tagad ieteikšos runāt no Latgales. Kurš te ir? Vai Lidija Ugaine vai Lucāna kungs? Nav neviens lūdzu. Esiet sveicināti latvieši un latvietes. Mani sauc Aivars Giedroits. Es domāju, tie, kas lasa raidраkstus Latvietis Latvija un DDD, un arī tie, kas klausās piekdienās brīvo mikrofonu, tie pazīst mani pēc vārda un uzvārdā. Tātad, jā, paldies, prieks ar jums arī klātienē tikties. Tātad, ko es gribētu piemetināt pie iepriekš teiktā? Nu, protams, Abrane skaidrs, ka tā ir mūsu teritorija. To nosaka 20. gada miera līgums ar Krieviju. To nosaka 22. gada satversme, un jebkuras izmaiņas atdot kaut kādu teritorijas daļu mēs drīkstam tikai referenduma palīdzību. Ja kāds to citādāk dara, tas ir noziegums. Par to šis cilvēks būtu jāsoda. Arī vairāki cilvēki, arī ja tas ir kāds prezidents vai deputāts. Un es gribētu atgādināt, jā, tiešām tā bija krasta valdība. Tie bija tevzemieši, jā, tā Būna kungs. Un jūs tagad te nākat un sakāt, ka, lūk, jūs esat pret un jūs nezināt to saturu līgumā, bet nu kādas tad jums attiecības ir ar Krasta kungu, ka Krasta kungs jums... Ka Krasta kungs jums nepastāsta, kas tad tur ir rakstīts tajā līgumā. Jā, arī mūsu prezidente tiešām ir nodevēja un viņa uzdrošinās pateikt visas tautas vārdā, ka Abrane mums nav vajadzīga. Nu kas tad viņu uz to ir pilnvarojis? Bet es domāju, tā kā tauta diemžēl nesāk masveida protesta akcijas, tad jau laikam tā vien būs, ka mēs labāku prezidenti neesam pelnījuši. Un atgādināšu arī, kas prezidenti ievēlēja amatā, arī tie bija tevzemieši, arī tā Būna kungs diemžēl balsoja par prezidenti. Ja pirmoreiz varbūt varēja nezināt, kas viņa tāda ir, kādās viņa ložās sastāv, kā viņa kalpo, otrais jau nu gan tas bija skaidrs, bet nu tomēr nobalsoja. Tā kā tiešām es aicinātu gan vairs par tevzemiešiem nebalsot, un arī pats es jau sen to nedaru, jo viņi ir parādījuši savu divkosīgo dabu. Bet vēl ko gribētu teikt par Abreni. Ja kāds skatās otrdienās to raidījumu, skats no malas, kur tāds riebīgs pedarasts, Kārlis Streiks, jā, savas muļķībās gauš, tad viņš šo otrdienu arī izteicās, lūk, mums Abrene neesot vajadzīga. Un kāpēc neesot vajadzīga? Tur esot daudz Krievu, tur neesot derīgu izrakteņu un tā tālāk, un būšot ļoti dārga uzturēšana, redz, dzelzceļa stacija būšot mūsu pārziņā, tad es pateikšu tā. Ja Krievija mums atdos Abreni, tad tiem, kas tur iebraukuši pēc 44. gada, tiem būs jāizbrauc no turienes. Tur varēs palikt tikai tie Krievi, kas tur ir dzīvojuši līdz okupācijai Latvijas. Un viņu pēcteči. Un arī viņam būs jādzīvo pēc Latvijas likumiem un jāpakļaujas latviešu tautas gribai. Ja viņam tas nebūs pieņemami, tad viņam būs no turienes jāizbrauc. Jā. Nu, tūlīt vēl. Un otrais, ko pateikšu. Meži, tur taču ir tik daudz mežu, tā ir mūsu bagātība. Atļauties pateikt, ka meži tas nav nekas, tas taču ir kokmateriāli, to var izvest. Tālāk nozīmīgs dzelzceļa mezglis. Ja mēs varētu kravas transportēt pa taisno, nevis caur Rēzekni, caur Abreni, un, ziniet, Zorģevicam un tiem biezajiem druscīt augu samazināt un atradīsies nauda dzelzceļam un visam pārējam. Tā kā Abrene mums ir vajadzīga, un, protams, jārīko referendums ir, un jāpieprasa, deputāti to nedarīs, tad jāsavāc 10 000 paraksti un jāinicijē tautai šis referendums. Paldies par uzmanību. Cīņai sveiki! Paldies! Paldies! Ozoliņš Vilnis gribu izteikties. Redzēsim, ko... Sots, ja jūs mūs atstājat svešai valstī, atstājat savus cilvēkus un savu zemi. Un tad es vēl nobeigumā gribu pie cita jautājumā pieskārties. Vakar Latvijas avīzē bija neliels rakstīņš, kad štābisti grib uzrakstīt aicinājumi latviešu tautai, lai latvieši pret krievvalodīgajiem Latvijā izturētos tāpat, kā viņi ir izturējušies pret latviešiem
padomju laikā. Sakiet, kā jūs to saprotat? Vai mēs tāpat izturēsimies, kā viņi pret mums izturējās? Viņi sāka, jūs atceraties, ar ko viņi sāka? Ar laupīšanām, ar apcietināšanu, ar deportācijām. Sakiet, vai mums tad arī ar to pašu jāsāk ir? Paldies par uzmanību! Tiesisku 18. novembra Republikas tiesiskā mērķi sev nav izvirzījusi vēl neviena no Latvijā līdz šim reģistrētām politiskām www.NA domzīme apvienība.LV, par ko mēs šodien šeit esam runājuši un ko arī vēlamies.